Virgas muižas otrajā stāvā katru pirmdienas pēcpusdienu klauc stelles, un ik pa brīdim arī atskan sievu valodas. Šeit pie 7 dažādu izmēru stellēm darbīgi rosās Virgas audēju kopas dalībnieces. Kas te tagad top? Galdauds tas ir, galdauds top. Cik daudz jau ir noausts? 1,5 metrs. Un cik būs? Nu, bišķi vairāk kā 2. Nu, tad jau apmēram lielākā pusē noausta. Nu, apmēram, jā. Bet cik daudz var noaust, nu, teiksim, par vienu šādu te reizi? Cik jūs te stundas esat pāris stundās? Kādi 20 centimetri. Man pūrā ir viss kaut kas. Man ir lakati, ir galdauti, ir dvieļi, ir segas. Un tad tāds bagāts pūrs. Un tad vēl šitas jostas mēs audām. Tad, kad bija jauna mašīna, tad jau tā nepatīkās, nelikās, ka vajag. Un tās omas stēles palika. Un tad es izdomāju, ka gribētu mācīties ar kaut ko tādu. Kaut kur iekšā bija tāds no senatnes kaut ko vajag. Man ir kādi 4 austie deķi vilnas. Šajās stelēs, kad bija pats pirmais, bija grīdzdeķi, ko es augu, lupadeķi, grīdzdeķi, kā viņš kurš sauc. Un tā ir lina vielīši. Un tagad līdz šaulīti ir kā to. Virgas audēju kopa izveidota pirms 20 gadiem, taču aušanas tradīcijas etnogrāfiski bagātajā pagastā ir vairāk nekā 100 gadu senas, par ko liecina Virgas tautas tērps. Pirmais zīmējums ar Virgas tautas tērpu, ar sievu tērpu ir 1893. gads. Pēc tam mēs esam skatījušies līdz, kā tas viss ir attīstījies. Un nākošais avots ir 36. gadā, kad tiek savākti visi tautas tērpi, kad ir ekspedīcija, kad brauc pa visu Latviju un savāc ciemu novadu tautas tērpus. Un Virgas tautas tērps ir savākts pilnā eksemplārā. To mēs varam apskatīt Latvijas Vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļā, kur milzīgi skaistā kartona kastē tiek izņemts Virgas tautas tērps. 2013. gadā ar līderu projektā gūtu finansējumu Virgas tautas tērps iemirdzējās visā savā krāšņumā, un tas tiek vilkts mugurā īpašos svētkos un notikumos. Tautas tērps ir kā atsuraugs, arī spēka avots. Tā ir piederības zīme un lepnums. Ikdienā tautas tērps uzvilkts uz manekena dižojas Virgas pagasta pārvaldnieces kabinetā. Turpat blakus arī pūra lāde, kas nebūtu nav tukša. Lādē viss glabājās. Gan zeķes, gan 2 aubes. Šī bija sākotnējā aube, ja? Un šī bija tagad uz tautas tērpu skati. Mēs vēl precīzāk tai jakai piedarinājām tieši to aubu vēl tādā izskatā. Ja? Nu, protams, vainags. Vainags mums ir augstākais vainags Latvijā. Tas ir Virgas vainags ar sirsniņām ļoti daudziem tautas deju kolektīviem. Arī mūsu vainags iepaticies tagad šajos dziesmu svētkos. Nu, pilnīgi mirdzēja tas jaundarinātais 13 centimetri, pats augstākais Latvijā. Nu, kā jau sievas pie stēlēm vienmēr runā. Nu, kur tas Virgas, kāpēc Virgai radās zaļais? Ja? Atceramies 1701. gadu, kad Virgā nakšņoja karalis Kārls 12. un ienāca zviedru vīri, spilgti zaļos ar dzelteniem atlokiem, un tā kā sievas ir vienmēr noreaģējušas, un tāpat tas sarkanais. Grotinieks stāsta, ja, kad Pētera kapos taču Napoleona armija, ja, kad Napoleona armija atkāpās, ļoti daudz vīri nosalktais -30 grādos, ja, bet tas franču karavīru mundieris bija tieši šajā krāsā. Tajā visā kaut kas ir, kas mums ir jāpēt, kas mums ir par ko jāinteresējās, un varbūt, ka kaut kāda patiesība arī tur kopumā rodās. Tērpu ir uzvilkt gods un rādīt, cik mūsu Latvijas etnogrāfijas tradīcijas, cik mēs esam bagāti. Jo katra tā krāsa, katrs tas dzīpars, katra tā podziņa, tā saktiņa, tā ļoti daudz ko nozīmē. Šodien, skatoties uz to, kad mūsu Virgas audējām ir 20 gadu pastāvēšanas jubileja, es varu droši apgalvot, ka Virgā audējas un tā etnogrāfijas kultūra jau ir veidojusies stipri sen, un viņi noteikti ir gadsimtu
jau bagāta. Vēl iepriekšējos laikus, kad kolhoza laikos arī tepat Meldru, kur tagad atrodas Meldru veikals, bija biblioteka, un otrā stāvā arī bija 4 stelles, kur kolhozas sievas gāja aust. Un tas bija Dzidras upenieces vadībā. Šeit es esmu no pirmajām dienām. Jā. Nu, kaut kur jaunībā es arī drusku audu, kad bija Virgā. Es tad 80. gados sākumā. Tas bija tais kolhoza laikos? Tas kolhoza laikā, jā, es jau iesāku Virgā uz Meldriem, kur tagad veikals tajā ēkā. Jā, ko jūs audāt tajos laikos? Kas tad bija jāauž? Tieši tāpatās mēs tad iesāk ar lupatiņām. Mēs lupatiņus sagriezām, krāsojām un audām. Es pat 2 segas tur noaudu, dekorus audu dažādās tehnikās. Audu tāpēc, kā 2 gadus. Un tad man bija pārtraukums, tad man 3 metras bija jāizauklē. Un tagad atsāk tūlīt, kā bija ziņojums, ka kaut kas tāds būs tūlīt, bija viss skaidrs, ka man jānāk. Šoruden Grobiņā Zentas Mauriņas piemiņas istabās bija skatāma Virgas audēju kopas 20 gadu jubilejas izstāde. Kolektīvām tā bija pirmā Dienvidkurzemes novadā ārpus sava pagasta robežām. Šeit gluži nav tā, ka mēs esam ietekmējušies no Virgas krāsām. Šeit mēs esam ietekmējušies vairāk no meiteņu, dāmu krāsām, ja, kuras viņas pašas ir izvēlējušās. Dzīves un materiāls iepērk paši dalībnieki, ja, un līdz ar to tur es varu tikai piepalīdzēt, salikt pareizi tos toņus, kurus viņas ir izvēlējušās. Tā, lai tur lai nav tas disbalans starp krāsām. Virga, purmsāte un paplakas stūrītes, bet šie konkrēti ir virgas cimdi, un šajā zeķītē arī ir izmantots virgas raksts. Šeit ir vēl viens tāds pats cimdiņš, kas ir vēl ar adatiņām, kas vēl līdz galam nav pabeigts. Tie kamoli šeit izlikt nav nejauši. Es savām dāmām ierosināju pamēģināt krāsot ar dabiskām krāsām, un es teiktu, ka ir izdevies ļoti veiksmīgi. Te ir, piemēram, aronija man rokās, ja. Tad ir arī... Jā, šī arī aronija ir kas. Kāpēc es viņām ierosināju, jo šīm ar dabīgām krāsām krāsojot dzīves, visu var salikt kopā, nav nekāda problēma. Viņas tik ļoti labi, tā kā teiksim, sadziedās. Ja, kad tu nopērci sintētiski krāsot dzītu, tev ir ļoti grūti salasīt kopā to kombināciju. Savukārt ar dabīgajām krāsām, ja tu nokrāso, tu principā var ņemt jebko, mēs varētu ņemt un likt visam klāt, un tas viss viens otram piestāv. Fonā mēs redzam virgas brunci. Tas audums ir virgas brunci zaļais. Virspusītē ir trakā drāna, un par to es jūtos ļoti lepna, ka mūsu viena no talantīgākajām un tādām uzcītīgākajām audējām, Rasmi Jansona, ir varējusi noaust šo. Viņš ir ļoti smalks, ar smalku diedziņu auss, un šitais trakā drāna tas lakats. Tas tāds, es patiešām brīnījos, kad izdevās, un es teiktu, ka bez defektiem, ka viss ir ļoti veiksmīgi sanācis. Kas šobrīd te top? Izskatās kaut kas lausungas? Jā, praktiski ir tā, ka te ir paši beigas, ka tur visi tukši jau. Jā. Man jau izstādē ir viens darbiņš. Un šitas ir tikai vēl tas atlikums. Es esmu pati nomaudusi 6 brunčus. Virgas? Nē, virgas man ir 2 laikam. Un tad tas viens ir ausungas, un tad tur vēl daži. Jā, es snēpelnieku sev uzaudu, un tā vēl tur tā. Un tas ir tā, man ir segas vairākas, kā 4 segas man ir, un man galdauti vairāk ir, un dvielīši, un tad vēl tādi sīkumiņi. Man patīk tādi kārtīgi darbi, kam ir vērtība. Ja? Es gribu segas aust, es labprāt ļoti, ļoti patīk lins. Ja? Lina darbi ļoti patīk.
Rasma var lepoties gan ar bagātīgu pūru, gan kuplu ģimeni. Prieks arī par meitu Initu, kura ir viena no čaklajām Virgas audējkopas dalībniecēm. Un kā jūs sākāt aust? Tāpēc, ka mamma auda un mēs braucam aust. Mums patīk. Tā mēs te užam. Pavadām savus brīvo laiku. Cik sen jau darbojas? Nu, dikti sen es neesmu. Cik tas ir dikti sen? Es laikam 9 gadi, 9. sezona. Ko dod? Tas gandarījums, ka man ir, ka es varu lepoties ar sevi, ka es varu, ka es māku kaut ko. Nekas jau šādā nerodās. Kas notiek tad, ja ir kļūda? Ņem un ar dāžam. Kādā veidā var izrādīt? Apakaļ gaitā, kā teikt. Min apakaļ, pamins, un stum apakaļ, čautu stum apakaļ. Man liekas, ka tas ir ļoti nepatīkams process. Bet, kļūt uzreiz redz. Ir nācies tā atpakaļ gaitā strādāt? Jā, tas ir varan liela pacietības pārbaude. Jā, visur ir pacietība. Virgas audējkopā šobrīd ir 7 aktīvas audējas. Līdzās pieredzes bagātajām rokdarbniecēm kopš rudens šeit aušanas prasmi apgūst arī Zane, kur ar ģimeni nesen pārcēlusies uz laukiem. Es domāju, es jau nekad netikšu tādā pulciņā iekšā nemazām. Es jauna, beigās skatījos, Omas māsa arī ir. Viņa klusām visus šos gadus te ir darbojusies, mēs nemaz nezinājām. Man jau neviens nelielās jau pārsvarā savā starpā, viņa arī klusām. Un sēž čubienu, un es zvanu Rasmiņai un prasu, vai man arī ņem pulciņiem. Viņa saka, vai kā mēs sen jau gaidījām. Protams, ka visu kaut ko jaunu sākt ir satraukums, un atkal vai man sanāks. Pirmā dienā jau dikti sirsnīgi, jau visi iedeva pasties, kā jostiņas stājas uz mazajām galda tellītēm, paprovē. Saka, man bišķi, es baidos. Nē, paprovē. Apakšā jau ir pirmais zilais, jau ir uzaustais. Tas ir pamatiņš, un šeit jau iet rakstiņi. Jo es teicu, pamatiņš ir pārāk sarežģīts, pārāk vienkārši jau, jau palicis. Un šeit nāk ar visu rakstiņu jau. Bet gandarījums taču ir, ka tu redzi tās stundas. Jā, es nevaru sagaidīt, ka es to pirmo dabūšu pačām tī pilnā augumā. Jā, protams, tas ir tas pirmais. Protams, ka pāris gadus apakaļ, noteikti uz priekšu es atskatīšos, man būs, kur daudz kļūdas un kā, bet tā kā pirmo zeķi, tāpat kā pirmo šallī, tā arī pirmais saustais. Un pastoties izstādē, cik pārējām ir viss skaisti un lieliski sataisīts. Mums arī grib. Kā izrādās Zanes vecās mammas māsa Rasma, Virgas audējkopā darbojas turpat 20 gadus, lai gan iesākums viņai bijis ļoti grūts un sarežģīts. Un šeit kaut kur nīt, kur ka pārtrūk, vai šeit iedziņš pārtrūk. Neviena man nebezgāja mājā, es nesapratu, kā tas jādara. Tagad jau gan mājās vairs neiet, ka tāda lieta notiek. Nē, tāda lieta. Es saku, tā jau daudz ko saprotu vairāk. Tomēr neatlaidīgi turpināja. Jā, turpina, jā. Un kas tad bija nākamais darbiņš? Man liekas, vai vēl nebija, es vairs tā neatceros. Sēks jau cik man kāds 6 vai 7 noausts un dvielīšu. Kas šobrīd top? Dvielīts. Mums ļoti laimējies ar vadītājām. 20 gadus atpakaļ šo kopu sāk vadīt Velta Jeroņina, tautsdaļmatu meistari. Tad to darbu turpināja Ināra Svipsta, arī tautsdaļmatu meistari, kas atnāca uz Virgu dzīvot. Šobrīd atkal viņi ir pārcēlusies projām, un tagad mūsu vadītāja Lilita Bauģi, kas arī ir tekstilmāksliniece, kas arī ar ļoti lielu interesi brauc, vada, piedalās, organizēja izstādes. Valsts svētkos tika godināts audējs, un kopā viņas bija 15. Es uzskatu, ka tā ir tāda pagasta identitāte arī, jo katru nedēļu sanāk kopā, piespiest sevi, ģērbties, celties, iet un satikties, un kopā darīt tādu brīnišķīgu lietu, kā pētīt Latvijas etnogrāfiju, rakstus. Tagad arī interese radusies arī par Jūliju Madarnieku rakstiem, jo mums arī tāda brīnišķīga spilventiņa nonāca mūsu audēja rīcībā. Un vienkārši ļoti labi, pilnvērtīgi pavadīts brīvais laiks kopā. Arī tas un ļoti daudz jaunas lietas, iemācīties, izzināt, redzēt, pētīt. Tas ir pats galvenais
aušanas kopas uzdevums.